Globālā sasilšana ir apzīmējums Zemes, atmosfēras un okeāna ūdeņu vidējās temperatūras straujam pieaugumam kopš 20. gadsimta vidus, kura esot izraisījusi vai vismaz būtiski veicinājusi cilvēku saimnieciskā darbība. Klimata pārmaiņu starpvaldību padome ir secinājusi, ka vidējā gaisa temperatūra ir paaugstinājusies visticamāk tāpēc, ka ir palielinājies antropogēno mākslīgi radīto siltumnīcas gāžu koncentrācija. Siltumnīcas efekts ir planētas atmosfēras zemāko slāņu temperatūras paaugstināšanās salīdzinot ar planētas siltuma starojumu, kas novērojams no kosmosa. No Zemes atmosfērā esošajām gāzēm vislielāko ieguldījumu siltumnīcas efektā dod ūdens tvaiki, mazāk oglekļskābā gāze, metāns un ozons. Vides piesārņojums ir jebkādas vielas, cietvielas, šķidruma vai gāzes, vai enerģijas formas, piemēram, karstuma, skaņas vai radioaktivitātes kaitējums videi, apdraudot tajā esošo organismu veselību un dzīvību. Galvenais piesārņojuma klasifikācijas veids ir pēc vides gaisa piesārņojums, ūdens piesārņojums un sauszemes piesārņojums. Mūsdienu sabiedrībā ļoti aktuāli ir skaņas piesārņojums, gaismas piesārņojums un plastmasas piesārņojums. Viens no pirmajiem soļiem negatīvo tendenču apturēšanai un turpmāko klimata pārmaiņu novēršanai bija 2 nozīmīgu starptautisku dokumentu izstrādāšana. ANO vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām un tās ietvaros izstrādātais Kyoto protokols. Šo dokumentu galvenais mērķis ir darīt visu iespējamo, lai samazinātu klimatam kaitīgo gāžu izmešus atmosfērā. Rūpnieciski attīstītajām valstīm līdz 2012. gadam jāsamazina 6 galveno siltumnīca efekta gāzu emisijas par 5%, salīdzinot ar 1990. gadu. Diemžēl būtiskus šķēršļus Kyoto protokola ieviešanai rada atsevišķas lielās industrializētās valstis. Pēc Eiropas vides aģentūras sniegtās informācijas pagaidām 123 valstis, arī visas Eiropas dalību valstis, ir ratificējušas šo protokolu. Turpretī ASV, kas ir lielākais seg emisiju avots, ir nolēmušas to nedarīt. Lai Kyoto protokols stātos spēkā, joprojām ir nepieciešama tā ratifikācija Krievijā. Vides politika ir valsts kopējās politikas sastāvdaļa, kas veidojas ilgtermiņā un simbolizē no partiju programmām un Latvijas reakcijas uz notikumiem vides sektorā Eiropas Savienībā, ANO Eiropas ekonomiskās komisijas reģionā un globāli. Kopš 1972. gada kopienā ir pieņemti aptuveni 250 tiesību akti, kuros galvenokārt skārti jautājumi piesārņojuma ierobežošanā ar minimālo standartu noteikšanas palīdzību, jo īpaši attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, ūdens un gaisa piesārņojumu. Cilvēki ļoti strauji piesārņo dabu ar saimniecisko darbību, un ja mēs drīz nesāksim domāt par savu zemi, nākamām paudzēm nāksies ļoti ciest. Zinātniekiem vēl daudz jāpēta dabas piesārņojuma problēmas, lai kā tagad zināms ir veids, kā to kontrolēt. Piesārņojumu iespējams samazināt, attīrot notekūdeņus un lietojot materiālus, kuri zemē bioloģiski sadalās un izdalās. Ikvienam cilvēkam jāizdara dažas vienkāršas darbības, lai uzlabotu un attīrītu savu apkārtni. Atkritumus šķirot speciālos konteineros, lai tos varētu pārstrādāt, nemest savus atkritumus dabā, taupīt elektrību, izraujot ierīces no kontakta, kad tās neizmanto, lietot dabai draudzīgus kurināmos un neizmantot fosilos kurināmos, kas ļoti piesārņo dabu.